Katrai šai teorijai nāk līdzi arī šī pieredze un prakse, no kuras mūsu topošie speciālisti var mācīties. Tas, kā es krāsoju cilvēkus vai vadu raidījumus, īsti nesaka to, kā es vadīšu treniņus un cik zinoši es būšu kā fitness trenere. Ne visiem ir jābūt mērķim mācoties pie mums topošo treneru kursā, ka es gribu būt treneris. Tā sajūta, kad šodien es visu jau zinu, tā ir viena no maldīgākajām sajūtām, kāda vispār ir iespējama. Šodien mums būs saruna ar cilvēkiem, bez kuriem sporta izglītības aģentūra nekādi nav iedomājama. Tās dibinātājiem un vadītājiem Dace Kaspara. Sveika, un Kaspars Zvaigzne. Jā. Paldies jums. Sākšu ar pateicību par šo te brīnišķo iespēju ātri apgūt vērtīgas zināšanas. Un ātri es runāju par to termiņu, kurā mēs iekļaujamies. Un 15 gadi pagājuši kopš tika uzsākta šī darbība. Dace, sākšu ar jautājumu tev, vai tu atceries, kā radās ideja par sporta izglītības aģentūru un kas bija tas galvenais virzītājs spēks? Jā, patiesībā, laikam, mēs atceramies gan spilgti to pašu sākumu. Tas patiešām bija tieši 15 gadus atpakaļ, arī decembrī, kad mēs nodibinājām sporta izglītības aģentūru. Un tajā laikā mērķis bija dot iespēju patiešām tādā īsā, kvalitatīvā laikā dot koncentrētas zināšanas un prasmes, lai šis jaunais speciālists ienāktu darba tirgu un varētu jau sākt sevi pilnveidot šajā reālajā darba vidē. Es teiktu, ka pirms 15 gadiem treneru profesija varbūt nebija īsti tik populāra, kā tā ir šobrīd. Mēs esam redzējuši, kā šo 15 gadu laikā ir mainījusies gan šis priekšstats par treneru profesiju, līdz arī ar ienākšanu visu šo veselības sportu, ar maratonu skrējieniem, ar soļošanām, arī ar to, ka fitness kā tāds ir kļuvis populārāks. Mēs esam redzējuši, kā ir mainījusies šī treneru profesija. Un, tā veiksme droši vien tajā arī ir, ka šis mūsu mērķis ir bijis iedot tādas koncentrētas zināšanas un praktiskas prasmes, tādu šo koferīti, ar kuru tālāk jau cilvēks var patiešām ķerties strādāt un praktizēt un augt jau šajā vidē kopā ar saviem klientiem. Kaspar, kāda tev ir tā sajūta, vai tie uzdevumi mērķi, ko jūs sev izvirzījāt 15 gadus atpakaļ, šodien visi ir realizējušies, ir kļuvuši par īstenību, vai kaut kas tomēr ir mazliet nomainījies, kaut kas cits nācis vietā? Ļoti daudz, kas ir nomainījies. Pirmām kārtām jau tie 15 gadi nav pagājuši, viņi vienkārši paskrējuši. Jo tas liekas tāds surreāls skaitlis dotajā brīdī, jo lai gan mēs to atceramies tā, kā tas būtu noticis vakar, bet tie mērķi, kurus mēs stādījām pašā sākumā, un uzdevumi, ar kuriem mums bija jātiek galā, un tas, ko mēs darām šodien, protams, kad ir absolūti atšķirīgas kategorijas. Taču gribētos domāt, ka šo 15 gadu laikā mēs esam tāds vētrainās jaunības periods ir beidzies, un mēs esam vienkārši tādā vairāk vai mazāk tādā brieduma periodā, ja, gan paši personīgi, gan arī kā izglītības iestāde. Kā Dace minēja, tas viens no veiksmes faktoriem ir droši vien tas, ka mēs uzsākām darbību ļoti piemērotā laikā. Tieši tad, kad cilvēki sajūta sporta aktivitātes kā nepieciešamību no savu dzīves daļu veltīt tam, lai dzīvotu labāk, dzīvotu veselīgāk, sakot līdzi tam, kā savu veselību nevis ķert rokā tad, kad tā jau ir palaista, bet kā tīri profilaktiski dzīvot veselīgāk un ieguldīt savā tādā labklājībā, arī tīri no sportiskā viedokļa. Un tas līdz tam ir arī nesis Daces minēto trenera statusu maiņu, jo treneris pirms 15 gadiem un šobrīd tās ir arī atšķirīgas kategorijas, jo pirmkārt profesijas prestižs ir audzis. Ir pieprasījums vairāk kārtīgi audzis, ja, pēc šīs profesijas, un par ko mēs priecājamies, tāds
vidējais kvalitātes līmenis ir audzis ārkārtīgi strauji. Jo zināšanu apjoms, kas ir pieejams, pirmkārt jau mācoties pie mums, otrkārt arī teiksim, apkārt brīvpieejamās informācijas apjoms apkārtējā vidē ir milzīgs un cilvēkiem ir iespēja izglītoties. Un līdz ar to mēs gan kā organizācija, mums ir bijis viegli augt. Tāpat arī sabiedrība ir kļuvusi un kļūst ar katru brīdi arvien izglītotāk, arvien gudrāk, arvien pamatotāk pieņem lēmumus, kas ir saistīti ar savu veselību, ar sportu. Un līdz ar to tā būšana īstajā laikā un īstajā vietā ir palīdzēt visiem, tā skaitā arī mums dotajā gadījumā. Jā, bet būt īstajā vietā, īstajā brīdī ir viens, otrs ir noturēt kaut kā to savu pozīciju patiesībā šajā, šobrīd es teiktu, ka bagātīgajā iespēju laikmatā, tirgu, vai ne? Bet jums tas lieliski izdodas. Noteikti, ka tur mums jāsaka ir liels paldies mūsu spēcīgajai komandai, kāda mums ir izdevies šo 15 gadu laikā apvienot ar patiešām, es teiktu, katrs no viņiem ir savu mācību priekšmetu, savas jomas speciāls, tāds tiešām tie ir tādi pieredzējušākie speciālisti, kas ļoti būtiski, katrs no viņiem ir arī praktisks dzīvē, kas vai nu ir treneri, vai strādā ikdienā ar sportistiem, vai konsultē uzturu jautājumos, kad tā teorija nāk līdz arī šī pieredze un prakse, no kuras mūsu topošie speciālisti var mācīties. Es personīgi pati esmu nonākusi līdz sporta izglītības aģentūrai tieši caur personīgo tādu kā praksi, caur grupu treniņiem, caur nodarbībām. Es pati sportoju vairākus gadus, jo pirms tam ar sportu man tās attiecības bija interesantas, dažādas. Bet jā, tie pēdējie gadi bija ar tādu ļoti aktīvu kustību. Es redzēju, kāds transformē manu dzīvi, un es sapratu, es gribu rakt dziļāk. Kāpēc? Kas strādā šobrīd? Kāpēc tas tā strādā? Kādi procesi notiek ķermenī? Un tad, kad es uzsāku mācības pie jums, es redzēju, ka ļoti daudz un dažādi patiesībā cilvēki, jomu speciālisti, gan profesionāli sportisti, atlēti jau ar pieredzi, gan cilvēki, kuriem vispār nav nekādas varbūt tādas padziļinātākas zināšanas par sportu, uzsāk šīs mācības un līdzīgi kā es, dara to priekš sevis. Es jau kaut kur mācību pusē sapratu, ka te ir, kur iet tālāk, tie ir, ko darīt vēl. Bet no jūsu tādas skatu punkta, kas ir tie cilvēki, kas nāk mācīties? Es kā students ieraudzīju ļoti daudz un dažādus, bet jums noteikti ir savi kaut kādi novērojumi. Šī noteikti arī tā bagātība, kas ir mūsu kursos, kad dalībnieki ir tik ļoti dažādi, un no tā arī veidojas šī vide. Arī pasniedzējiem vienmēr ir pārsteigumi par to, cik dažādi ir jautājumi, jo tur mēs nevaram izmērīt tādu vidējo mūsu kursa studentu, bet tie patiešām ir tādi cilvēki, kas mācās priekš sevīm, jo ne visiem ir jābūt mērķim mācoties pie mums topošo treneru kursā, ka es gribu būt treneris, jo patiesībā, lai tu mācītos priekš sevīm, lai tu padziļinātu zināšanas anatomijā, sporta fizioloģijā, lai tur izpratni darbotos trenažieru zālē, nav jābūt mērķim kļūt par treneri. Absolūti, tu vari izmācīties šo mācību kursu, lai izprastu sevi, savu ķermeni, lai izprastu to, kas notiek ar ķermeni paaugstinātā slodzē, vai izprast vēl vairāk to, kur trenējās tavi bērni, un izprast to. Ja bērns tiek vests uz hokeja vai basketbola treniņiem, tad tu vari ar lielāku izpratni sekot arī līdz savu bērnu sporta gaitām. Un tad tieši tā, kā tu, Kris, teici, tad ir šie atlēti vai atlēti, kuri ir šobrīd vēl sportojoši, vai tie, kas jau ir noslēguši karjeru, kur runa ir arī par augstu sasniegumu sportu. Tā kā mums saliekās tāds absolūti pilns spektrs. Ir ārkārtīgi motivējoši, ja tev blakus studē olimpiskais čempions vai kāds cits, sporta varonis, ko mēs esam vērojuši kaut kur zilajos ekrānos vai no attāluma. Ja? Un šie cilvēki sastopās pie mums, tāpēc es pateiktu, ka vieglāk, ja būtu tā, jāatbild uz to jautājumu, vieglāk būtu statistiski izzīmēt to cilvēku, kas pie mums nekad neatnāks mācīties. Jo, ja mums ir jānosauc tie, kas nāk pie mums mācīties, tas ir ārkārtīgi plašs spektrs, par ko ir milzīgs prieks, jo cilvēki caur to atrod arī kaut kādu,
Kā lai pasaka, tādu apliecinājumu, ka viņi joprojām spēj. Vai nu tie ir jaunieši, kas ir pavisam agrā vecumā, ja, teiksim, jauni cilvēki, kam priekšā ir daudz profesionālo izvēļu, ja, un sports varētu būt viena no tām. Kā arī mums ir bijuši ārkārtīgi daudz ļoti, ļoti jauki studenti, tiešām cienījumā vecumā, kas sev vēlreiz apliecina, ka viņi joprojām spēj un var un izdara. Un tāpēc tas tāds, tas darbs, kas ir vēl viens no mūsu veiksmes faktoriem, ir tas, ka darbs ar cilvēkiem šādā griezumā ir ārkārtīgi personīgi patīkams un tādēļ arī visticamāk, ka padodas. Es varu vien piebilst, ka patiesībā šī cilvēku dažādība viena kursa ietvaros pat ļoti bagātina mācību pieredzi kā tādu, jo ir jautājumi, kurus, kā tu minēji, Absolūti. profesionāls sportists, atlēts uzdod, un es kā cilvēks, kuram ar profesionālo sportu nav bijusi nekāda sakara, esmu sajūsmā par šo jautājumu, jo es uzzinu vēl kaut ko jaunu, un kā jau mēs esam minējuši, ka tās sarunas ved tālāk, un informācijas apjoms tikai un vienīgi palielinās. Bet tā ir tā vērtīgā informācija caur prakses, caur pieredzes prizmu. Un es te nesen runāju ar draudzeni, un viņi izmet tādu, viņi ir ļoti profesionāls, zinošs ārsts. Viņi izmet, es arī varētu to C kategoriju izmācīties, un mēs tur tādā šokā, tā kompānija, nē, tīri, lai tā smadzeņu šūna kustās. Un tas, manuprāt, arī ir viens brīnišķīgs iemesls, kāpēc mācīties, īpaši, ja tev interesē šī tēma, kustināt ne tikai fizisko ķermeni, bet arī to mentālo un prātu. Bet, ja mums būtu jāsalīdzina, ir cilvēks, kas vienkārši grib priekš sevis mācīties, un ir cilvēks, kurš nāk mērķtiecīgi, es gribu būt treneris. Ar ko šie ceļi atšķirās? Jo iestāde jau ir viena, kurs ir viens. Nav tā, ka ir kurs pats sev zinošāks sporta jomā un C kategorijas fitness treneris. Tas tomēr ir zem viena palikts apakšā. Kādi jums šie te novērojumi, ar ko tas atšķirās? Tas ir personīgo preferenču jautājums, vai ne? Un nereti ir tā, ka tas, ko tu mini, ka cilvēks ir atnācis mācīties tīri savām zināšanām, beigās viņš tomēr pieņem lēmumu, ka ja jau ir tik tāls ceļš noiets, kad šis kurs ir izmācīts, tad atlicis ir sunim pārkāpts, ir jāpārkāpj ASTE, kas ir certifikācijas eksāmens Sporta federācija padomē. Un iespējams, ka šis cilvēks vienkārši laika gaitā jūt, ka tomēr ar šo zināšanu paturēšanu pašam sev nebūs īsti pietiekami. Un tāpēc mēs esam uzstādījuši sev jau no pašas pirmās dienas, mēs stādījām sev to iekšējo uzdevumu tādu sagatavot jebkuru no mūsu studentiem, tādā līmenī, lai ja viņš pieņem lēmumu iet šo certifikācijas ceļu, lai absolūti nerakstīts likums tīri sev sirdsapziņai, lai šis students būtu gatavs nokārtot šo certifikācijas eksāmenu ar pirmo piegājienu. Tāpat kā autoskolā, cik mēs neesam dzirdējuši stāstus, ka ir jābrauc 2 reizes, 3 reizes un kā visādi neiet. Ja? Tāpat mūsu gadījumā mēs jūtamies labi tikai tad, kad mēs dzirdam pēc tam kaut kādu atgriezenisko saiti no saviem studentiem, ka viņiem ir veicies labi certifikācijā, ka viņi ir saņēmuši šo statusu. Saņēmuši šo statusu un var sākt darboties. Ja? Nav lielāka prieka mums. Un šeit es domāju, ka ir vēlreiz apstiprinājums vietā, ka, ja tu nāc mācīties sporta izglītības aģentūrā, tas nenozīmē, ka obligāti ir jākārto certifikācijas eksāmenis. Man liekas, tas ir viens no tādiem lielākajiem mītiem, ka tad obligāti ir jāiet, jāsertificējās, un ko es tagad ar to certifikātu darīšu. Bet man šķiet, ka šeit jūs man piekritīsiet, kamēr tās zināšanas ir svaigas, kamēr tas akmens vēl ir karsts, tad vajag ātri, manuprāt, izdarīt to kaut vai priekš tā gandarījuma un pašapliecinājuma un arī tas pabeigtības sajūtas, Deci, kā tev šķiet? Jā, tas tāds punktiņš uz I beigās uzliekams. Jā, un tā arī ir tā lielākā starpība starp šo te cilvēku, kurš mācās sev, tad šis te mācība beigās, mācība programma ir pabeigta, šīs te zināšanas un prasmes tu vari veiksmīgi izmantot tālāk savā dzīvē. Tiem, kuriem ir mērķis kļūt par treneri, tad ir šis te
papildus posms, kad pēc mācību programmas pabeigšanas ir jādodas uz attiecīgā sporta veida federāciju. Sporta veida federācija ir tā, kas vērtē šī topošā speciālista jau zināšanas un prasmes tieši sporta veidā. Kad šis federācijas posms ir iziets, federācija ir sniegusi savu akceptu un jāvārdu, ka šis cilvēks ir gatavs treneru darbam attiecīgā sporta veidā, tad nākamais un noslēdzošais posms ir certifikācijas eksāmenis Latvijas Sporta Federācija padomē, kas ir vienīgā institūcija, kas Latvijā izsniedz treneru certifikātu. Pēc certifikācijas eksāmena nokārtošanas certifikāts ir rokās, punktiņš uz i ir uzlikts un var droši doties un sākt arī profesionālās gaitas. Man šeit apvienojas tāda pārliecība, ka tu vari iet cauri šim ceļam pa posmiem. Tev nav jānoskrien, tas kā tāds sprints, tu patiesībā ņem pamazām zināšanas. Es varu piebilst to, ka ļoti vērtīgi, ka piekļuva mācību materiāliem, lekcijām ir vēl arī pēc skolas eksāmena nokārtošanas. Tas nav tā, ka nedēļas vai 2 laikā, būsim reāli. Nekas tik ātri arī nemaz nenotiek īstajā dzīvē, kamēr tu to e-pastu saņemies uzrakstīties līdz federācijai, tiec līdz pašam certifikācijas eksāmenam. Tā kā, jā, tas ir ļoti, ļoti pozitīvi. Bet atgriežoties vēl atpakaļ pie arī šīs dažādības kursa ietveros, jautājumiem, kurus uzdod studenti, uz pieredzējušiem pasniedzējiem, kas, jūs paši jau apzināties, tas ir jūsu trumpis. Kā ir veikta šī izvēle konkrēti par mācību modeļiem? Sadalīt, kāpēc tieši šīs zināšanas jūs gribat dot studentiem, kāpēc jūs uzskatāt, ka tās ir visvērtīgākās, visvajadzīgākās, vai tas ir šo 15 gadu laikā izsijājies, vai tomēr tas pamata kopums ir bijis skaidrs jau no pašiem pirmsākumiem? Tieši mācību moduļu ziņā. Tagad, kurš... Daļa ir izsijājusies patiešām tik tālu, cik to mēs esam varējuši darīt, jo pamatā šī programmas saturs ir noteikts. Šis ir tāds absolūti tāds sporta pamatzināšanu kopums, kas ir jāzina un jābūs tik vienam, kas vēlas pretendēt uz C kategorijas treneru certifikātu, un ir šie te noteiktie pamata mācību priekšmeti, kā anatomija, sporta fizioloģija, sporta medicīna, sporta treniņu teorija, sporta pedagoģija, sporta psiholoģija, kur kopīgi ar pasniedzējiem, protams, ka mēs esam šo te daudzo gadu laikā arī uzlabojuši un pilnveidojuši vai kaut ko pamainījuši. Arī laika gaitā ir mainījušās aktualitātes, ko mēs attiecīgi esam pielāgojuši. Un papildus tam, to, ko mēs tā teikt, katru gadu pieliekam klāt, redzot arī to, kas mainās, kas nāk aktuāls. Šobrīd mēs papildus piedāvājam arī mūsu studentiem tādus kā bonus kursus, kas jau ir tiešām pieredzējušu treneru vadībā, lai stiprinātu jau šo te viņu gatavību, pārliecību patiešām šīs te treneru gaitas uzsākt, jo nav jau noslēpums, ka tajā brīdī, kad šis te certifikāts ir rokās, patiesībā tikai tad jau sāks tas grūtākais posms, kad ir jāpārvar šī nedrošība, un tad tam mums ir lieliski palīgi, kas iedrošina. Mums ir pasniedzēji Alīna Siliska un Elvis Rudbaks, kas paši ir treneri arī līdzīgi 15 un vairāk gadu garumā, kuri dalās šajā te savā pieredzē un iedrošina. Mums ir mūsu absolvente Nika Todavčiča, kas palīdz pārvarēt tieši šo te nedrošību un jau saplānot šos pirmos soļus, kā to neaizlikt, kaut kur certifikātu neielikt atvilknītē, bet tomēr patiešām to sākt un nevilkt garumā un nenolikt tālā nākotnē. Un mums ir arī par treneru zīmola veidošanu ar Kristīnu Beitiku, kur mēs arī jau šobrīd saliekam tos pirmos soļus, kā tad es sev pasniegšu tajā brīdī, kad man šis certifikāts būs rokās, kā es izskatīšos, kā es pastāstīšu pasaulē par sevi. Par to programmas saturu ir vērts pieminēt, ka programma ir akreditēta, kas nozīmē to, ka viss tas, kas programmā ir iekļauts, atbilst šīm te pamata prasībām, un mēs tās pamata prasības izpildam, un man gribētos teikt, ka mēs tās pārsniedzam, jo gadu gaitā tomēr mēs redzam, kas ir nepieciešams papildus šai programmai, lai cilvēks, kas pabeidz šo mūsu mācību programmu, justos pēc iespējas pārliecinošāks un būtu gatavs konkurēt darba tirgu faktiski no pirmās dienas.
Un par materiālu pieejamību, nu, protams, jā, tas online mācību formāts, kāds tas ir šodien, tas, protams, arī veidojies, bet tas ir veidojies, nu, ja neteiksim 15 gadus, bet mēs to uzsākām, man liekas, 2014. gadā, jā, nu, gandrīz 10, vairāk 10 gadi. Un mēs sapratām tajā laikā vienkārši, kad, nu, pat ja tādā brīdī neviens nedomāja par online nu, teiksim, izglītību, kā mēs to saprotam šobrīd, bet vienkārši mēs apzinājāmies, ka Latvija, lai arī ir salīdzinoši neliela, tomēr tie loģistiskie izaicinājumi cilvēkiem, kas brauc, piemēram, no Daugavpils, jāceļās 4 no rīta, vilciens vispārējais. Ja. Un tad, lai cilvēki šo te programmu apgūstot, kas ir programma tomēr pieaugušiem cilvēkiem, tā ir pieaugušo cilvēku izglītība. Kas nozīmē, ka pieaugušo cilvēku dzīvē ir darbs, ir tas pats sports, bērni. Visi milzīgi daudzie pienākumi, ar kuriem ir veiksmīgi jātiek galā. Mēs vienkārši vēlējāmies šo te resursu pieejamību nodrošināt arī online režīmā, lai cilvēki kaut kādu apstākļu sakritības dēļ, neierodoties uz mācībām, vienkārši nepazaudētu. Jo mums likās, ka tas tāds laikam ārkārtīgi neatbilstošs zaudējums 21. gadsimtā, ka tāpēc, ka tu neierodies uz mācībām, tu esi kaut ko pazaudējis. Un tādēļ mēs to online savu versiju izveidojām jau salīdzinoši ātri. Pēc tam Covid krīze mums iemācīja salikt akcentus, jā, tur, kur bija nepieciešams uzlabot un padarīt to mūsdienīgāku. Tāpēc šodien mēs ceram, ka mēs ar to, ko mēs mūsu studentiem nodrošinām, nu, viņi ir tā teikt, pietiekami labi nodrošināti un ekipēti, lai šīs zināšanas viņiem būtu pieejamas visdažādākajos laikos, vietās, kā vien tas ir nepieciešams, atbilstoši mūsdienu prasībām. Jā, es tieši gribēju minēt, ka tā ir tāda pieaugušo principā tālāk izglītība un kvalifikācijas celšana pēc tam, un ar visām ikdienas lomām, kas mums jau ir jāapvieno, šis attālinātais mācību modelis vai arī saucamais hibrīds, ka tu vari apvienot, kurās dienās tu tiec un kurās dienās tu netiec, ir ļoti, ļoti atbilstošs patiesībā šim laikam. Bet ja mēs tā paskatāmies procentuāli iespēju mācīties tālāk, papildināt zināšanas ar jūsu piedāvātajiem kursiem, dažādiem, kā jau tu Daci minēji, tur ir gan treneru skatu punkts, gan sociālo mārketings, gan arī tādi psiholoģiskie soļi, kā pārkāpt sev pāri, cik daudz izmanto šo iespēju un varbūt kā varētu motivēt tos, kas, es taču jau certifikātu dabūju, var strādāt. Es saprotu, tas ir mazliet tāds āķīgs jautājums, jo viss jau ir atkarīgs no cilvēka, protams, un no viņa apņēmības, cik daudz viņš ir gatavs sevi ieguldīties kā speciālistā. Bet jā, tīri tā interesē, cik daudzi izvēlas to darīt jau paši un kā varbūt var pamotivēt. Nu, zinu, kā tas mūsu uzstādījums ir vienkārši nodrošināt, teiksim, iespējamo maksimumu. To, ko mēs redzam, kas cilvēkam šobrīd varētu būt nepieciešams. Ja? Būs cilvēki, kam šis sociālo akcents ir ārkārtīgi svarīgs. Jo šodien mēs redzam, ka sasniegt savu auditoriju šādā veidā ir iespējams stipri veiksmīgāk nekā kādos citos veidos. Un tāpat būs cilvēki, kas jūtas par sevi pārliecināti. Un sen jau ir jutušies par sevi pārliecināti, un vienkārši mūsu kurs ir tāds noslēdzošais akcents tam, lai viņš šo savu pārliecību varētu pilnā, teiksim, apmērā realizēt. Ja. Bet ir cilvēki, kam šis sākuma pirmā soļa iedrošinājums ir ārkārtīgi svarīgs, un tāpēc mēs cenšamies to nodrošināt. Tur pat nav būtiski, cik daudz to izmanto. Galvenais, lai tie cilvēki, kam tas ir nepieciešams, lai viņi to šeit atrastu. Jā, noteikti tie cilvēki, kas jau ir uzsākuši mācības, tā ir tā pateicīgākā auditorija, kas arī turpinās pilnveidoties. Un tas, ko mēs vienmēr sakam skolas izlaidumā, kad ar šo tikai viss sākās, un treneru profesija un pilnveidošanās tā ir nebeidzama. Tā patiesībā ir tāda mūža izglītība un process jau darba gaitā, tā teikt, visas dzīves garumā. Ne tikai treneris, jebkurš augstas klases speciālists ir mūža izglītības rezultāts. Jo neviens labs ne treneris, ne pilots, ne operators, ne sāntehniķis neiznāk ārā pa kādām konkrētām durvīm, aiz kurām sākās šī viņa, teiksim, pilnvērtīgā profesionālā dzīve. Tas ir tas, ko mēs tiešām arī aicinām, un mēs ļoti priecājamies, ka mēs redzam, ka mūsu studenti turpina studijas pēc tam augstākā
līmenī, turpina padziļināti iepazīt tās zinātnes, kuras mēs jau 5 mēnešu laikā mēs esam iedoši labu pamatu. Daudziem rosinājuši šo te vēlmi izzināt vēl dziļāk. Tāpēc, kad nu, tur tas zināšanu, tā kāpšana zināšanu kalnā varbūt visu mūžu garumā. Mēs vienmēr priecājamies, ka cilvēki mūsu pamudināti tieši tā arī rīkojās. Es domāju, ka ne tikai var būt, bet arī vajadzētu patiesībā būt, jo mēs uzņemamies ārkārtīgi lielu atbildību. Pat ja ir izvēle nestrādāt ar klientiem paši par savu veselību vispirms jau, un tad, ja cilvēks izvēlas iet trenera ceļu, tad tur ir, manuprāt, arī tiešām ir tāda liela atbildība tam jāpieiet un jāturpina izglītoties, mācīties, attīstīties. Es domāju, ka tā sajūta, kad šodien es visu jau zinu, tā ir viena no maldīgākajām sajūtām, kāda vispār ir iespējama. Šādas lietas, manuprāt, runā tikai cilvēki, kur nezinu maz ko zina. Bet tam ir tendence pāriet. Pēc brīža saprotu, ka tomēr es visu nezināju. Jā, precīzi. Es pati esmu dzirdējusi tajā brīdī, kad es sāku mācības, varbūt ne tik daudz, bet tad, kad jau es sāku saprast, ka es varu trenēt arī citus, ka es jūtu sevī šo te vēlmi, varbūt arī kaut kādu kripatiņu talanta, jo tas tomēr ir tāds vairāku īpašību kopums, kas trenerim ir nepieciešams, ka C kategorija jau, jā. C kategorija. Ir sabiedrībā šāds stereotips, ka tas ir kaut kas zemāks un kad attiecīgi tu nevari būt tik zinošs, tik labs profesionāls, tik labs treneris, ja tev nav augstskolas izglītība. Kā jūs varat to komentēt? Es atspēkoju tieši ar šiem te pašiem apgalvojumiem, ka tas nav atkarīgs no iestādes, bet no cilvēka goda prāta, vēlmes, attīstīties, mācīties, sevi pilnveidot. Es tur tagad varbūt kaut kādu tādu galīgi dziļu subjektīvu viedokli nepaudīšu, bet jūsu skatījums kā skolas dibinātājiem, ka C kategorija, tas jau tas vieglākais ceļš. Vieglākā ceļa šī definīcija. Es vienmēr esmu, kad mēs nonākam līdz šādai sarunai, es vienmēr tiem cilvēkiem, kas uzskata, ka šis ir vieglākais ceļš, aicinu to vieglāko ceļu iziet. Jā. Un uz savas ādas izjust, cik īsti viegls tas ir. Savukārt, pats galvenais ir jāapzinās tas, ka pie mums nāk mācīties cilvēki, kam ir iepriekšējā pieredze sportā un kam nereti ir vairākas augstākās izglītības. Līdz ar to tas zināšanu apjoms, ko mēs iedodam klāt viņu jau dzīves ceļā apgūtajām prasmēm un iemaņām, ir iespējams tas, kas ir tieši nepieciešams, šis trūkstošais posms, lai viņš varētu sākt piepildīt savas sportiskās ambīcijas. Un tas, ko mēs vienmēr esam arī uzsvēruši, kad, ja ir iespēja turpināt šo izglītību tālāk, padziļinātās programmās, mēs to vienmēr apsveicam, mēs saņemam ļoti, ļoti daudz ziņas no saviem bijušiem studentiem, kas tieši tā arī ir darījuši un rīkojušies. Jā, absolūti. Manuprāt, šis ir lielisks pirmais solis, ar ko sākt. Īpaši tad, ja tu neesi pārliecināts, vai tev patiesībā šī profesija ir tavējām, vai šis ceļš ir pareizais, tad izejot šo 5 mēnešu kursu ir diezgan skaidrs, vai tas ir tavs vai nav. Un, manuprāt, tas ir daudz jēgpilnāk nekā uzsākt studijas un tad domāt 2., 3. kursā vai pavadīt varbūt 4-5 gadus un tikai tad saprast, vai sākt tajā brīdī pēc 5 gadiem strādāt un saprast, ka varbūt ka šis īsti nav mans. Tad, manuprāt, šis C kategorijas kurs patiešām ir lielisks starts, lai pamērīt savu temperatūru un saprastu, vai tas ir tev, vai tas nav tev. Un tieši to, ko Kaspars teica, tad absolūti lielākai daļai no šiem cilvēkiem ir jau savas stabilas karjeras pavisam citās jomās, un patiesībā tie stāsti ir ļoti, ļoti iedvesmojoši, kā cilvēki no absolūti citām jomām, kā juristi vai banku darbinieki, ir mainījuši šo profesiju vai izvēlējušies šo kā otru profesiju. Tajā pašā laikā mums ir daudz fizioterapeiti, kas arī vēlās uzsākt trenergaitas un papildina savu zināšanas. Un droši vien tā vienkāršākā atbilde būtu, ka šis nievājošais uzskats par C kategorijas šo izglītību ir patiešām tāds ļoti virspusējs. Un tad, ja kādam ir vēlme tajā izdziļināties, tad viens no tām pajautāt kādam, kas pie mums ir mācījies, lai zinātu, ko tas vispār nozīmē un ka tas absolūti nav viegli un ko patiesībā tas ikvienam no šiem cilvēkiem ir devis.
Precīzi. Es saprotu, ka jā, tā tēma varbūt ir tāda mazliet neērta, kad kāds kādam to pajautā, bet patiesībā argumentēti izskaidrojot tieši tā, kā tu Kaspar teici, tad atnāc un paej to vieglāko ceļu. Jo es atceros garas naktsmaiņas. Es tās saucu par naktsmaiņām mācības sporta izglītības aģentūrā. Es sēdēju līdz 3-4 naktī mācījos. Nākamajā rītā es braucu uz raidījumu filmēšanu. Tas ir stāsts par pieaugušo. Principā tā ir tālāka izglītība, vai kā viens no punktiem savas kvalifikācijas kaut kādā attīstībā. Tas nav gluži tas pats, kas mamma lika iet mācīties, un tāpēc es eju mācīties. Un, manuprāt, šos stereotipus ir ārkārtīgi svarīgi laust, cilvēkiem stāstīt, skaidrot. Paldies par jūsu atklātību arī šajā ziņā, un ka jūs tā godīgi izstāstat, ka tas tā īsti nav. Jo zināšanas tiešām ir apjomīgas, koncentrētas, bet tu vari arī 4 gadus mācīties šīs pašas zināšanas, 6 gadus mācīties šīs pašas zināšanas. Cik tu tā kā pats esi apņēmīgs, uzņēmīgs un kāda ir vispār tava spēja kapacitāte? Bet šī saruna un šī tēma absolūti nevis mazākajā mērā nav neērta. Mēs tās nekad neesam vairījušies, no prieka vienmēr iztirzājam, jo tur nav nekādu Es vairāk es kā noslēpumu. students tikko Jā. uzsācis, ka uz mani tā C kategorija, tā man atkal likās baigais malicis, pasties, reku vēl vienu lietu Tā ir atradu. fantastiska starta iespēja. Jā. Tā ir fantastiska starta iespēja. Un par to, ko teiksim, cilvēki ar pie mums iegūto izglītību spējīgi sasniegt, ik pa laikam, kad mēs redzam, ka kāds no mūsu studentiem kļūst par valsts vienības treneri kādā no sporta veidiem. Un šobrīd tādi ir vairāk un funkcionē ļoti veiksmīgi. Tas silda sirdi un apliecina arī mums, ka viss ir atkarīgs no tā, kā šīs saņemtās zināšanas cilvēki ir gatavi pielietot. Ja viņi vēlās, ja viņi spēj, ja viņiem ir šis te iekšējais, kā latviski ir drives. Virzītājs spēks. Virzītājs spēks. Jā, Es pieņemu. šis virzītājs spēks to jau neiedod neviena augstskola, neviena kursi. Ja šis cilvēkos ir, tad kombinējot ar to, ko mēs kopīgi ar viņiem izdarām, tas kļūst par vēl, virzītājs spēku, zinām, reizinātāju. Jā. Varbūt mēs varam tādu mazu rozīnīšu šai sarunai pagriezt mikrofons otrādāk. Es kā jūsu absolventi, strādājoši treneri, varbūt jums ir kādi jautājumi? Kas jums interesē no tādas skolas prizmas uzdot savam absolventam, kurš arī tiešām šos te visus, nevis sprintā noskrēja, bet gāja cauri pa posmiem, mācības, skolas eksāmens, papildu moduļi, certifikācija, strādājošs treneris. Vai jums viss par mani skaidrs? Nē, mēs vienmēr priecājamies uzzināt par mūsu bijušajiem studentiem. Arī vairāk izstāstīja, kas kā otrā profesija nosacīti, vai ne? Tad cilvēkam, kas apgūst otro profesiju, cik viegli ir pieņemt šādu lēmumu, veltīt savus iekšējos resursus, pietiekami intensīvus, lai arī īsi, lai arī cilvēkiem varbūt šķiet, ka viegla programma, bet pietiekami tomēr izaicinoša programmas apgūšanai. Un cik viegli ir pēc tam likt šo te soli tur ārā, sākt uzrunāt cilvēkus un pierādīt sevi. Kas ir grūtāk? Uzsākt mācīties tik cauri tam vai pēc tam pierādīt sevi? Tu zini, es kā cilvēks orķestris, laikam nebūšu īsti objektīva. Man vispār ir ārkārtīgi interesanti kaut ko mācīties, kaut ko jaunu uzzināt, sevi pilnveidot, kļūdīties, lai varētu attīstīties. Es ļoti apzināti gāju uz lēmumu mācīties. Es būtu jau par gadu ilgāk treneri, bet es nobijos pēdējā brīdī, un es nobijos, es jau rakstīju pieteikumu, un es nobijos no tās slodzes savienošanas. Darbs viens, man ir darbi vismaz 3 jau pirms trenera, ģimene, bērni, dzīve, kā jau mums visiem, bet tā vēlme, tas cilvēka kaut kāds iekšējais dzinulis, kas manī ir, bija pārāk liela. Es gribēju izzināt, kas, kāpēc, kā, jo sports kļuva par neatņemamu sastāvdaļu no manas dzīves, un tad attiecīgi, jā, tika pieņemts šis lēmums. Un sanāk, es kādu brīdi briedu tomēr uzņemties to drosmi, savienot mācības ar visu pārējo, kas jau dzīvē notiek. Un tieši tāpēc, ka es apzinājos, cik intensīvas būs mācības. Man pašai nebija absolūti šīs sajūtas, ka kas tur piekdien vakarā, sestdien pieslēgšos, kaut ko samācīšos. Nē, tur tiešām tas apjoms ir liels, un es domāju, ka jūs piekritīsiet. Pēc tam jau uzsākt tos soļus, tas turpinās organiski. Tas turpinājās ļoti organiski.
Un kāds varbūt teiks, jā, bet tu jau cilvēks ar no sērijas uzbūvētiem sociāliem tīkliem, ar jau kaut kādu, nu, tur, nezinu, atpazīstamību, ja to tā var teikt, tev jau bija vieglāk. Nu, tam, ko es daru ārpus trenera darba, patiesībā nebija tik liels sakars, kā es to izveidoju. Nu, tas, kā es krāsoju cilvēkus vai vadu raidījumus, īsti nesaka to, kā es vadīšu treniņus un cik zinoši es būšu kā fitnesa trenere. Tā kā soli pa solītim. Tev tas bija gads. Mums ir studenti, kuri domājuši 3, 5 un 7 gadus, iespējams, kāds ir vēl vairāk. Un, manuprāt, Kristi, tas apliecinājums tām šaubām. Šaubas ir ļoti dažādas, vai es to spēšu, vai es neesmu par vecu, kas mums ir ļoti, ļoti bieži jautājums, ko mēs saņemam. Un tie cilvēki, kas jautā 35, 40, 45 gadu vecumā, kas man liekas ir ļoti, nu, tā teikt, pārsteidzoši, un kaut kā mēs mēģinām šo te priekšstatu mainīt par to, ka pie mums mācās tikai jaunieši. Tā absolūti nav. Un otrs no šiem aizspriedumiem ir par to, ka man jau ir jābūt atlētam, profesionālam sportistam, lai es varētu mācīties. Bet tad tavs piemērs arī ir tāds, ka absolūti tā nav. Tev nav jābūt šai te sporta milzīgajai bagāžai, ka arī tu biji pamēģinājis grupu nodarbības, ja, un tas bija tas, kas tev vedināja un virzīja uz to, ka varbūt tas arī tavs profesionālais izaicinājums. Jā, tieši tā, jo skolas laikā es no sporta biju attaisnot. Man atestātā, vidusskolas atestātā ir zīme attaisnots. Tur bija veselības iemesli, bet, protams, ka sporta stundās es gāju tur vienkārši kaut kādas citas lietas darīt. Māmu piedod, tu zini, kuras. Nu, tā kā tas nevienmēr ir nosacīti, ka, ja tu tikai no skolas vai no bērnības esi gājis konkrētos treniņos, tad tev ir iespēja izaugt vispār līdz sporta trenerim. Nē, tu šo lēmumu var pieņemt jebkurā brīdī. Un nekur jau nav teikts, ka tu būsi vai nebūsi sporta treneris patiesībā. Mēs jau te vairāk kārt pieskaramies tam, ka tas ir vērtīgi sevis dēļ, savu bērnu dēļ. Kaut vai paskatīties savas ģimenes, savu mazākā burbuļu ietveros, kā mēs vispār kustamies, kā mēs kaut kādas elementāras lietas darām, kas mums pavada ik uz soļa. Šīs zināšanas ir tāda, man liekas, ļoti bāziska labklājības tomēr, nepieciešamība, jo mēs cenšamies dzīvot veselīgāk, cenšamies rūpēties par saviem bērniem pēc iespējas zinošāk, ja? Nevis atstāt visu pilnīgi sporta skolas vai trenera ziņā, bet tas bērns atnāk mājās un mums ir jāspēj ar viņu miedarboties veiksmīgi, lai palīdzētu viņam attīstīties. Un tāpēc šo zināšanu esamība, man liekas, nevienu īsti nabadzīgāk nav padarījusi. Pilnīgi noteikti. Un es domāju, ka rezumējot mūsu sarunu, es varu vien teikt to, ja tu šobrīd vēl domā, vai tiešām šis ir tas mans ceļš, kur man vajadzētu iet, varbūt es nemaz negribu kļūt par treneri, redz, kā tas nav tik viennozīmīgi. Un uzzināt, tu vari spērot pirmo soli, pamēģinot, un kā Dācis brīnišķīgi teica, pamēr to savu temperatūru. Varbūt ir īstā vieta, kur tev būt. Paldies jums par sarunu. Manuprāt, tiešām tā interesanti no abām pusēm mums aprunāties un uzzināt, kas mūs ir savedis kopā, un iespējams arī tieši tevi atvedīs līdz sporta izglītības aģentūrai. Paldies, ka klausījies!